Labdien! Mani sauc Ieva Sijāta un es esmu organizācijas kultūras arhitekte. Ko tas nozīmē? Es organizācijām palīdzu un uzņēmumiem veidot apzinātāku kultūru. Un šodien es centīšos 4 minūtēs pateikt galveno, un tās galvenās tēmas būs 4. Pirmkārtām, kas ir kultūra un kāpēc ir svarīgi par to domāt un runāt. Otrā tēma būs, kas tad ir tie biežākie izaicinājumi, kas ir organizācijām un kas ir tie, kurus mēs varam risināt ar organizācijas kultūras apzinātu vadību. Kas ir risinājumi? Kas ir risinājumi un kas ir risinājumi, ko es varu piedāvāt ar savu pieredzi un zināšanām? Un 4. tēma, kas tad ir mani skolotāji un mana pieeja, jo jūs droši vien zinat, cik ļoti svarīgi ir satikt savējos cilvēkus, ar kuriem, kā teikt, saskan, un tad arī tā koprade ir pavisam citā līmenī. Nu ko, tad kas ir kultūra un kāpēc tā ir būtiska? Man ļoti patīk salīdzināt, ka kultūra ir organizācijas DNS. Tātad tas ir kaut kas, kas ir ierakstīts tik dziļi, ka bieži vien mēs to pat nevaram nosaukt vārdā. Kultūra ir organizācijas sirds. Tā nodrošina asinsriti. Asinsritis man patīk salīdzināt ar organizācijas komunikācijas sistēmu, kas ir, protams, kritiski svarīga, lai organizācija būtu veselīga. Sirds ir tā un asinsriti, kas savieno visas organizācijas daļas. Tā ir sistēma, sarežģīta sistēma, kuru nav vienkārši vadīt. Kas ir biežāk izaicinājumi, kad mēs organizācijas kultūru nevedam apzināti? Un organizācijas kultūras pamatā ir vērtības. Vērtības, ko uzņēmums ir nodefinējis, un pat ja viņš nav viņas nodefinējis, vērtības tāpat pa klusiņām darbojās, un tāpēc vēl jau vairāk svarīgāk ir izcelt viņas gaismā un ieskatīties tādai patiesībai acīs, jo organizācijas kultūras apzināta vadība noteikti pieprasa drosmi, par ko ir šis laikmets, drosmi ieskatīties savā spogulī. Kas tad ir tie izaicinājumi biežākie, ko organizācijas kultūra var risināt? Pirmām kārtām noteikti tās ir attiecības. Tā ir sajūta par to, ka organizācija ir vienota, ka mēs esam vienota komanda. Un, ziniet, ir tāds humoristisks, bet superātrs diagnostikas veids, kur jūs varat notestēt uz sevis vai uz saviem kolēģiem. Pajautājiet savam vēderam svētdienas vakarā, kā tas jūtas, domājot par pirmdienas rītu. Jā, jo kultūra ir par sajūtām. Un biežāk izaicinājumi, protams, ir liela darbinieku mainība, darbinieki bieži slimo, izdegšanas, konflikta situācijas nerisinātas ilgstoši. Kultūra noteikti arī iezīmē parādās darbinieku labūtības tēmās, jautājumos par to, cik emocionāla spriedzi, kāds emocionāls klimats ir organizācijā, un skaidrs, ka tas ietekmē mūsu darba spējas, mūsu spējas radoši domāt, meklēt inovācijas un vēlmi iesaistīties, vēlmi rūpēties par organizāciju, vēlmi rūpēties par rezultātiem. Un jā, organizācijas kultūra ir tā, kas rūpējās par to, lai cilvēki un cipari būtu līdzsvarā. Un zinu, ka daudzas organizācijas bieži izkrīt no tā balansa, un tas balans, manuprāt, nav tāds konkrēts mērķis, ko mēs varam sasniegt. Tas ir tāds mūžīgi dzīves process, par cik tā vide apkārt mums ir dzīva, un mēs paši esam dzīvi, mainīgi. Kas ir tie risinājumi? Risinājumi tā ir labā ziņa, un viens no pirmajiem risinājumiem, ko es esmu izstrādājusi arī kā pakalpojumu, balstoties uz 25 gadus pasaulē pārbaudītu, aprobētu pieeju, ir organizācijas kultūras nomērīšana, ko arī dēvē par organizācijas apziņas nomērīšanu, caur tādiem 7 apziņas līmeņiem, ieraugot lielo bildi, kas šobrīd notiek organizācijā, kas šobrīd notiek ar mūsu cilvēkiem, kas viņiem ir svarīgs, kas ir viņu vērtības un viņu resursi, un vienlaikus arī ieraugot 3. dimensiju, kas tad mums šobrīd ir vajadzīgs, uz ko mums fokusēties, lai mēs patiešām radītu reālas izmaiņas un paceltu savu organizācijas apziņas līmeni, nostiprinātu to. Un
Viens no brīnišķīgiem ieguvumiem ir, kad šajā sistēmā, kas ir organizācija, kļūst mazāki. Es viņus saucu par melnajiem enerģijas noplūdes caurumiem, kur aizplūst mūsu enerģija, bet tāda rezultāta tam īsti nav. Līmeņi ir dažādi un varbūt šobrīd izklausās diezgan abstrakti, bet tas ir tas brīnišķīgais, kas piedāvāja kā organizācijas kultūru to neredzamo lielo rozā ziloni, kas ir klātesošs ik uz soli, katrā sapulcēs, procesos, lai mēs viņu tomēr padarītu redzamu, mēs viņu nosauktu vārdā, mēs viņu ieraudzītu un tad mēs izlēmtu apzināti, kā mēs viņu varam vadīt. Jā, tad risinājumi, ko es piedāvāju, viens ir nomērīt šo kultūru, nomērīt arī labbūtību organizācijā, kas ir pēc līdzīgas pieejas, balstītas uz vērtībām, kas paskatās uz cilvēku dimensiju, uz procesu dimensiju un uz mērķa un vīzijas tādu dimensiju, stratēģisko. Vēl es piedāvāju arī, esmu izveidojusi balstoties uz šo visu filozofiju, kas ir kultūra, kas ir attiecības, kas ir saites, kas ir veselīga kultūra. Tādas izaugsmes sesijas komandām, kur paraudzīties uz komandu kā uz ekosistēmu. Un kas tad ir tas šai ekosistēmai vajadzīgs, lai viņa pastāvētu, lai viņa dabīgi notiktos, plūstu, lai katrs sejustos savā vietā un atjaunotos, kas, manuprāt, šobrīd ir ļoti būtiski, kā atjaunot organizācijā to sistēmu, kas, godīgi sakot, nereti ir diezgan destruktīva un mēdz patiešām izdedzināt, un šis straujais laikmets ir tas, kas tikai pastiprina to, un šī nezināšana rada psiholoģisko spriedzi, kas savukārt paceļ emociju līmeni un nereti arī šo vidi organizācijā dara psiholoģiski nedrošu. Par to visu es rūpējos organizācijas izaugsmes sesijās, un es jums piedāvāju arī tādu 3 iepazīšanās sadarbības projektus komandām, un viens no tiem ir arī par vadītāju. Tas varētu saukt par praktiskām apmācībām arī, kur vadītājiem veicināt šo izpratni, kāpēc organizācijas kultūra un vērtības ir svarīgas, kā reāli un ļoti praktiski ar tām strādāt. Un patiesībā, kā mēs to jau arī darām. Vēl tas, ko es piedāvāju, arī ir coachings, mentorings un konsultācijas šo jautājumu izpratnē un paskatīties, kā tad tas ir mūsu organizācijā. Lai netērētu lieka resursus, lai netērētu lieka laiku, un tas ieguvums ir mazāk patērēt enerģiju uz bezjēdzīgām lietām, mērķtiecīgāk izmantot resursi, mazāk dusmu un vairāk prieka. Un, iespējams, tas izklausās pārāk utopiski. Un, ziniet, es atzīšos, man nav burvju nūjiņa, bet es zinu vienu lietu. Jums tā burvju nūjiņa ir. Un mana prasme un māksla ir šo burvju nūjiņu palīdzēt jums atrast un iemācīt, izmantot vēl meistarīgāk, lai cilvēki un cipari ir līdzsvarā, lai mēs darbā jūtamies labi, lai organizācijas ir tās, kas palīdz mums realizēt sevi, piepildīt mūsu sirdi, atverot prātu un dzīvojot skaistāku, bagātāku un mīlošāku dzīvi gan pašiem ar sevi, gan ar otru, gan arī šādu vidi veidojot organizācijās. Paldies jums par jūsu veltīto laiku, es to ļoti novērtēju, un ja jums sarezonēja, tad es labprāt satikšos, lai aprunātos. Ja nesarezonēja, tad iespējams tiksimies citos laikos un citās vietās, vai arī netiksimies. Un visbeidzot, ļoti īsi par manu pieeju. U-teorija ir viens no pamatiem, ko es izmantoju, kur pamatā ir ideja, ka lielāko daļu no visām problēmām, kas mums ir organizācijās, veido 3 aizes, atšķirtības, kas ir atšķirtība mums pašiem no sevis, no mūsu
jēgpilnības, mērķa sajūtas, no sevis pazīšanas. Otrā atšķirība no otra cilvēka, no tā, kā mēs veidojam attiecības, kas ir par uzticēšanos, kas ir par atbalstu. Un trešā mūsu atšķirība ir no dabas, kur patiesībā mēs esam atrauti no dabas, kaut kā mēs esam daļa no dabas, tad mēs esam atrauti paši no sevis. Simons Sineks, Start with Why. Abi divi pārliecināti optimisti un meklējām, kur ir tas patiesais cēlonis. Neapmierināmies ar virspusīgām atbildēm. Ričards Bērets, šī pieeja ir tā, kur izmantoja organizāciju kultūras mērīšanā un saskaņošanā, kā veikt transformāciju organizācijas kultūrā caur vērtību pieeju, vajadzību apzināšanos. Šeit ir arī Bēreta grāmata latviešu valodā, kas ir pieejama. Un man pārliecība, ka ir laiks mums organizācijas pārveidot, izradīt no jauna. Mēs to varam izdarīt tikai kopā, tāpēc es jūs aicinu tie, kas sajūtat, tie, kas ir gatavi paši veltīt tam laiku, enerģiju, paši ieskatīties savā spogulī un, drosmīgi atzīt, hei, šeit kaut kas īsti nav kārtībā, un vienlaikus palepoties ar to, ko mēs esam izdarījuši. Tad mums ir pa ceļam. Tiekamies kādā no meistarklasēm, kādā sarunā un lūkosim, kā mēs šo pasauli varam darīt labāk, spēcīgāk un mīlošāk.